komanda, 2. komanda, 3., 4., 5., 6. Un kur mums ir tās vietiņas, kur mēs metam? Tātad, es paskaidroju, jūsu skatītāju vērtējums būs arī jūsu balva. Katrs skatītājs drīkst paņemt vienu konfetīti izvērtējot un iemest savu atbalstošā komandas krūzītē. Bet tikai vienu konfetīti. Lūdzu, sākam strādāt. Aiznes kuņa zilā jūrijā. Vaidavā, stāstī man par mīlu jaunībā. Tagad staigājot pa svešu taku, tomās redzu tevi vien. Nekad dzīvē nesniegsi man roku, zinu to, un tā man ļoti žēl. Vaidavā, aiznes skumja zilā jūriņā. Vaidavā, stāsti man par mīlu jaunībā. Tagad staigājot pa svešu taku, domās redzu tikai tevi vien. Nekā dzīvē nesniegsi man roku, zinu to, un tā man ļoti žēl. Vaidavā, aiznes skumja zilā jūriņā. Vaidavā, stāsti man par mīlu jaunībā. Kāds pēc gadiem sarma manos matos, sirdī klusās ilgas degs. Tad, kā sanāk, Vaidaviņas krastos, zilos no vakaros skumšu es. Vaidavā, aiznes skumja zilā jūriņā. Vaidavā, stāsti man par mīlu jaunībā. Vaidavā, aiznes skumja zilā jūriņā. Vaidavā, stāsti man par mīlu jaunībā.
varēsim ļoti gari prezentēt. Tas ir apmēram 1, 2 teikumi. Lūdzu, pirmais numuriņš. Tātad, pirmai komandai ir Latvija kā tāda ar galveno miestu Zilaiskalns, ja? Un iekšā, protams, ir deputāts ar visiem iedzīvotājiem, viņi tur apspriežās, ja? Nu, te ir māksla dabas stihija, jūra, saule, mazā jūra un pilsētas galvenās Gaiziņškalns, Zilaiskalns. Šī ir Imanta kareivi, ja? Mēs zinām visu stāstu par Imantu, tā kā tie ir izdzīvojuši. Paldies! Paldies, aplausi pirmai komandai!